Mazā Timbusa atbrīvošanās. Tamarijānī priecīgi skraidīja pa mājiņu, vicinādams savas mazās darbīgās rociņas. Šodien viņai bija ļoti īpaša diena. Šodien bija lielā tīrīšanas diena. Tas nozīmē, ka viņa atkal ir paaugusies, šoreiz par veseliem 6,5 rūķu centimetriem. Viņai ļoti patika tīrīšanas un skapju atbrīvošanas dienas, jo tas nozīmēja, ka tiks sagādātas jaunas mantas un pilnīgi jaunas, ļoti foršas drēbītes, un pēc pēdējā laika notikumiem mammīte bija apsolījusi, ka Tamarijānija pati varēs izvēlēties, ko pirkt. Viņa drīkstēs gādāt sev jebkuras puiku drēbes un brīvi izprausties. Tilapeja atbalstīs jebkuru viņas lēmumu. Tamarijānī patiešām bija laimīga un staroja, jo šī tīrīšanas diena bija tik skaista, tik liela. Brīvība vēl nebija piedzīvota. Rūķītē likās, ka viņa var izmest visas tās kleitas un lietas, ko māma bija viņai likusi vilkt un kuras nemaz nepatika. Likās tikai gauži nepraktiskas un traucējošas viņas piedzīvojumiem. Ar visu, ko viņa krāva prom vešēnai līdzi, gāja tas sašutums un neizpratne, kas mazajai bija par to, kādēļ gan nevar ģērbties un uzvesties kā gribas. Likās, ka ar katru mirkli istabiņā paliek arvien siltāks un gaišāks, vairāk piepildās ar māmas, Tilapejas un viņas mīlestību. Mazā rūķmeitene nesaprata, kā mīlestība var būt saistīta ar drēbēm, bet tas viņu nesatrauca. Galvenais bija prieks un jautrā noskaņa, kas arvien vairojās un auga augumā. Viss lielais Rūķlandes ciems mirguļoja. No tā debesīs skrēja daudz, jo daudz spriguļojošu gaismiņu visdažādākajās krāsās. Gaiši zilā, sarkanā, oranžā, rozā un maigi dzeltenā. Tas nu gan ir viens varens skats no augšas, to redzot bitei Elūza nodomāja. Manā mīļajā ciemā lielā tīrīšana šogad notiek ar lielāku deksmi, prieku un pat dziesmām un dejām. Ir lielāka līksme. Izskatās, ka Rūķis Zīnols pirmo reizi danco un lidinot ārā savus pelēkos uzsvārčus un citas drānas no viņa papēžu piesitieniem. Pie zemes lido gaišas zilas brīnum dzirksteles un smaids ir tik plats, ka no tā pa visu pasauli izplatās gaiši dzeltena gaisma. Laimīgs ir ne tikai viņš, bet arī pārējie ciematiņa iedzīvotāji. Visur apkārt lidiņās brīnišķīgi zeltaini putekļi. Katru reizi pēc šī lielā un rosīgā notikuma vismīļais Rūķu dievs no pašām debesīm atsūta saules ratus, kuros iejūgts mīlestības zirgs, ar koši sarkanām sirdīm uz sāniem un tik mīļu acu skatu, ka raugoties tajās izplēn visas rūpes un bēdas. Viņš lido no debesīm, sirsniņām un mīlestības smaidām steidzot pa priekšu, lai pārklātu visu Rūķlandi un uzpildītu tās gaisu ar skaistiem, siltiem un mīļiem brīnumiem visām nākošajam gadam. Lielajos un siltajos ratos priekš katra rūķa ir sagatavots kas īpašs, un tiem atliek vien pastiept rokas, kad tajās ieplūst dāvanas.
Tas notiks pēc kāda mirkļa, bet atpakaļ pie tīrīšanas dienas. Izskatās, ka visiem klājas labi. Tikai mazais rūķēns Timbus negrib mest ārā savus vecos zābaciņus, kuri viņam jau kādu krietnu laiku nemaz neder. Timbusam šogad būs jāsāk iet skolā, bet viņš nebūtu nejūtās gatavs jaunajiem piedzīvojumiem un tai trakotajai padarīšanai, kas sauktu par rūķu skolu. Viņš gribēja vēl uzkavēties bērnībā un palikt maziņš. Ja manas kājas atkal būs sīkas, jo sīciņus man neviens nevarēs aizsūtīt uz skolu, jo es tai gluži vienkārši būšu par mazu. Tādēļ man ir ļoti, ļoti svarīgi saglabāt vecos zābaciņus. Varbūt tie palīdzēs kājielēm kļūt sīkākam. Mammukam Zusītei un tētukam Klāvijam gan bija citas domas. Mazā rūķīša vecāki nemaz nebija noraizējušies, jo viņi paši atcerējās sevi. Tētuks bija ļoti gribējis ātrāk tikt skolā, bet mammīte bija dikti baiļojusies un cerējusi, ka varēs ilgāk kā citi palikt maziņa un varbūt pat vispār izvairīties no tās padarīšanas. Mīļā mana Zusīte, zini, kas ir interesanti, ka visiem rūķskola patīk un tur patiešām ir tik ļoti jauki, interesanti un aizraujoši, bet tik daudzi baiļojas no tās, teica Klāvijs. Jā, man taču arī bija tik ļoti bail, kaut gan biju jau turpat iegājusi un izpētījusi visu. Tie plašumi un skaistums, mīlestība un dārgumi, kas tur bija, man ļoti patika, un sauktiņš sauca, bet negribējās iet nemaz. Rūķskola nav parasta vieta. No malas tā nemaz tik liela neizskatījās, bet ieejot tajā iekšā tā bija milzīga, gaiša un plaša. Katrā istabiņā rūķklasē ieejot pazuda telpa. Tu sagaidi, ka nonākot kādā istabā, tai būs stūri, gals, malas, logi, sienas un jumts, taču šeit pavisam pretēji. Jebkura telpa pazuda un ienācēji nokļuva plašā un burvīgā pasaulē. Kā kurā klasē, citviet milzu mežā, citviet plašā kosmosā, ielidoja starp zvaigznēm, citviet lielā gaismas mīļumā, citviet pavisam nezināmās un vēl neredzētās prātam neaptveramās tālēs. Katrs skolotājs šīs brīnumainās vietas labi pārzināja un ar mazajiem pilnīgā mierā pa tām klejoja, stāstot un runājot par tām. Mazie vienmēr atklāja ko jaunu un neredzētu, arī priekš pašiem skolotājiem, tā palīdzot pagātināties ar zināšanām arī tiem, kas māca un visai Rūtlandei. Grūti šķirties no vecā un bīstos no jaunā, lai cik ļoti to jauno kārot un skaidri zinātu, ka tas man ir daudz, daudz, daudz labāks par veco. Es kā lai tiek no šī vaļā, vai maz var ko tādu palaist? Turpināja tētis. Es arī nezinu, vai tādas bažas var palaist, bet es noteikti zinu, ka mantu izmešana palīdz. Tad vairs nav pie kā ķerties un jaunais tik ātri ieskrien iekšā, ka pat attapties nevar paspēt. Un prieki parasti ir daudz lielāki par bailēm, Zusīte piebilda. Šo
pateikuši, abi aizteicās apmīļot mazo Timbusu. Mamma paņēma savu mazo klēpī un tētis apsēdās blakus. Vai tu zināji, ka man arī bija bail iet skolā? Un es gribēju ilgāk palikt maziņa, teica Zusīte. Nē, nezināju gan, teica mazais Rūķēns. Un ko tu darīji? Vai tev izdevās palikt ilgāk mazai? Nē, neizdevās. Un tagad par to ļoti priecājos. Aizver actiņas un pasaki man, kā tev šķiet, kā tu justos, ja paliktu mazs, un kas būtu ar tevi pēc gada. Timbus drosmīgi paklausīja. Mamma sāka viņu viegli šūpot un vienmērīgi elpot. Mazais uzreiz sāka elpot mammas ritmā un nomierinājās. Mēģināja iedomāties, kā būtu, ja viņš paliktu mazs. Sākumā tas viņam likās ļoti droši un mierīgi, bet tad Rūķulis ieraudzīja savus draugus, kuri bija paaugušies. Krietni garāki un zinošāki par viņu. Tie runā tik interesantas un gudras lietas, tik daudz redzējuši un pat palīdzējuši skolotājiem papildināt visas Rūķlandes zināšanu krātuvi. Viņos bija pat jūtams kas tāds, kas tik plašs, liels, drosmi un cerībām vīts, ka Timbus neviļus pielic kājās un aizskrēja aiznest uz izmešanu savus vecos zābaciņus saugdams. Es arī tā gribu, es gribu, lai man visa plašā pasaule ir vaļā. Došīgajam Rūķim pat ne uz mirkli vairs neienāca doma, ka viņš grib palikt mazs. Viņš pat jutās drosmīgs un gatavs stāties priekšā visam, kas nāks viņa ceļā, lai tikai piedzīvotu to brīnumu, kādi kļuva viņa draugi pēc tam, kad bija devušies nezināmajā. Kā tu jūties? Vai esi gatava palaist veco nederīgo, savu laiku nopkalpojušo, pagātnes kravas un nastas? Vai esi gatava izplest savus spārnus un doties lidojumā uz nezināmo un gaišāko nākotni? Apzinies, ka stāvot uz vietas savā attīstībā, tu patiesībā regresē. Ja tev bail vai neesi droša, ka nākotnē gaida kas labāks un lielāks, vai arī vecais ir saķēris aiz kājas un negrib laist vaļā, aizver acis un iztēlojies, kā būs, ja paliksi vecajā un kā, ja uzticēsies, attāķēsi sevi no zemes un lidosi. Ja vien mīlēsi sevi, tava nākotne būs ar katru mirkli arvien labāka, krāšņāka, bagātāka.